Kā man sēdēt labāk? Tu jau vari sākt noteikti, pēc tam tu varēsi nogriezt. Tur galvā ir tāds klucīši daudz, kur jāsaliek kopā. Kā lai šito visu iesāk? Forši. Nu ko, laižam vaļā. Forši, kad esi Baltika Wedding podkāstā. Mēs ar Ilutu, mans lieliskais viesis, kāzu organizātore. Šodien atrodamies restorānā Laivas, tepat Jūrmalā. Arī šeit ir bijušas lieliskas kāzas, un gan filmēts, gan organizēts. Un es gribu šodien parunāties ar tevi tieši par kāzu organizēšanu. Izstāst lūdzu tā īsi vai plaši, kā tā sanāks, kā tu nonāci līdz tam, ka tu palīdzi citām līgavām, pāriem organizēt kāzas, padarīt viņu svētkus, kā saka, lieliskus. Sākums ir 2013. gads, klasiski ar savām kāzām, kā jau daudzi kāzu nozarēs strādājošie tā arī ir sākuši. Lai gan es pirms tam strādāju dažādos ar vispār ar radošu sfēru nesaistītos uzņēmumos, piemēram, būvniecība, valsts kapitāla sabiedrība, biju valdes locekli, bet man tā būtība ir radoša dvēsele. Līdz ar to soli pa solim es esmu nonākusi te. Un esmu kāzu rīkotāja un svētku dekorātore un pasniedzu arī par šo tēmu dažādas meistarklases un lekcijas. Un man ļoti patīk dekorēt pasākumus, bet pēc būtības es esmu vairāk izteikts organizators, pasākumu rīkotājs, un tāpēc tā dekorēšana ir tāda kā papildus pakalpojums, ko mēs dodam, lai tas ir viss tā kompleksi un pilni. Bet jā, un tas ir tas, ko jau es daru daudz gadu garumā, un vēl joprojām man to patīk darīt, jo, katrs pāris ir unikāls, katrs viņu kāzu stāsts ir unikāls, līdz ar to tur nav iespējama rutīna un ir no projekta līdz projektam, tāpēc es vēl joprojām šī sfērā darbojos. Tāds jubilejas gads tev sanāk 10 gadi, jā? 10, jau ir 11. aizgājis, un es jau šobrīd gatavojos aktīvi 24. gada kāzu sezonai, kas jau būs 12. kāzu nozarē. Tā kā laiks ir paskrējis nemanā. Es šo stāstu esmu dzirdējis vairāk kārt, kad galvenieki kļūst par fotogrāfiem, kāzu par organizatoriem. Kas tās lietas, ko tu paņem no būvniecības, no tās nozares? Droši vien kaut kāda stratēģija, kaut kāda plānošana, kaut kāda tāda, jā. Es tiešām, tas daudziem ir pārsteigums, ka es esmu vadījis būvniecības uzņēmumu dažu gadu garumā. Taču es noteikti no tā esmu paņēmusi, jo kāzās ir jāmenedžē tik daudzi pakalpojumu sniedzēji. Un tur ir, kā mēs tehniskais scenārijs, radošais scenārijs, lai nedarbojas vienlaicīgi. Tev ir jāmenedžē tik daudzas puses, lai viss būvētos uz to gala rezultātu. Un būvniecībā ir jābūt diezgan stingram, un arī kāzās ir jābūt, jo savā ziņā tu iesaisti daudzus māksliniekus tur. Foto, video, mūziķi, dīdžeji, mācītāji savā ziņā pat ir lieli mākslinieki. Un tev viņus visus ir jāstrukturizē, tu turpini būvēt tikai ar māksliniecisko odziņu, piegaršu, noskaņu, jā? Kas principā, attīstī vairāk savas, kā saka, tās manas hobijas, bet tās tavas spējas, jā? Principā, es galvā redzu, kādas tam kāzu rezultātam būtu jābūt, un tad šie te pakalpojums sniedzēji, ko es piesaistu, ir īstenībā tās otras krāsas, kas mēs kopā gleznojam to gleznu, lai tā glezna beigās tāda arī realizētos. Jā, kaut kādā ziņā var tā teikt. Par smukām lietām, kāzu dekoriem visiem mēs vēl parunāsim, tā kā paliekat un skatāmies un klausamies. Izstāst, kur tu ņem enerģiju? Jo kāzu nozara viņa ir īsa Latvijā, maijs, oktobrs, jūnijas, septembris citreiz. Un vajag kaut kādu iedvesmu, arī spēkus. Kur tu smelies to enerģiju, un lai tu vari pēc tam realizēt visu to? Labs jautājums, un īstenībā nesen es šo jautājumu nācās atbildēt. Es arī šobrīd vadu apmācību kursu jaunajiem kāzu rīkotājiem, un viņas man arī uzdeva to jautājumu, kur tev tā mūza, kur tu to visu izdomā, kā tu neizdedz, šie klasiskie mūsdienu laikmeta jautājumi. Es arī iesaku katram atrast to mazo komplektu, kas viņus restartē, piepilda. Man tas ir kultūras pasākuma apmeklēšana, balets, tur izstādes, teātri. Tad es ļoti esmu aktīva staigātāja gar jūru, un īstenībā es katru dienu nostaigāju ļoti daudzus kilometrus ātrā solī.
tur man tā procesa laikā ir radušās ļoti daudz, starp citu, kāzu idejas. Starp citu, es arī vakar gāju, un man kaut kāds vismaz 2 foršas idejas radās. Jā, un man patīk iet pilnīgā klusumā, tikai jūras un viļņu un putnu skaņas. Es nekad neklausos neko, ne mūziku austiņās, tāpēc, ka man vajag to klusumu, tukšumu, lai rastos visādas jaunas idejas. Un tur ir tas, kur es uzpildos, ņemu to spēku. Jā, man enerģija tiešām ir daudz, bet tur man laikam jāpasakās visām savām dzimtas sievietēm. Mēs visas esam dzimtā bijušas ļoti, ļoti enerģiskas. Un es tādu redzu arī mana mazā meitiņa ir. Ja? Tāpēc tas laikam varbūt tiek iedzimts, papildināts. Bet ko es saprotu? Es esmu sieviete, kurai ir svarīgi realizēties. Un šī darbošanās ir mana pašrealizācija, kas dara man ārkārtīgi laimīgu. Tāpēc es jau ne tikai kāzus piedāvāju, es jau visu kaut ko vēl paralēli daru. Un šitā radoši kurbulējot sevi, tā enerģija man šķiet vēl vairāk rodas. Jā, spēj noķert to balansu. Tas tā kā mūsdienīgi tās tēmas. Balans darbs un Es nepiekrītu visiem projektiem. Es arī skatos savu kapacitāti, lai neizdegtu, jo kaut kad es līdz tam esmu nonākusi. Tādī ceļa sākumā, kad pēkšņi tev viss tik daudz sāk gribēt, un tu jūties tik svarīgs, un visiem saka jā, un pēc tam sev saki nē, un tad ir čuš. Tāpēc es to protu limitēt jau šobrīd ar savu pieredzi. Un man patīk katrs kāzas apčubināt, tāpēc es arī gada griezumā neņemu daudz kāzu projektus. Es ņemu tik daudz, lai es būtu klātesoši katrā projektā un lai nesāktos konvejers. Jo klientiem jau patīk, kad viņas apčubina. Viņi to ļoti labi jūt, jā. Un kāzu klientiem ir sevišķi patīk, ka tā doma, ka viņi ticamāk ir vienīgie tajā gadā. Jā. Jo es te nesen no vienas līgavas dzirdēju, kad tikko viņi saņēma sadarināšanās gredzenu, uzreiz ir miljons idejas, uzreiz viss burtnīcas vaļā, sāk plānot darīties. Man liekas, ka kāds organizators, ja viņš ar tādiem lieliem soļiem iekāp iekšā tajā līgavas mūdiņā, tajā mindsetā, tad viņš kļūst kaut kādā brīdī par draugu, vai ne? Jā, starp citu, man arī mums tādi draugi radušies no kāzām, kuras esmu iepazinusies tik forši. Man īstenībā jāatzīst, visi pāri ir forši. Man pat ir kāzas nozares pakalpojumu kolēģi prasījuši, Iluta, kur tu dabū tik foršus pārus? Es saku, es viņus nedabūnu, es viņus satieku. Jā. Jo katram kāzu rīkotājam, es uzskatu, ir sava tipāža pāri. Man viņi ir tādi ļoti mierīgi, viņi man uzticās, viņi tādi eleganti. Man nav tur par kaut kādām vairs pamatlietām viņus jāpārliecina, jo viņi ir tādi aktīvi, tur, piemēram, daudz ceļojuši, karjerā kaut kas jau ir sasniegts. Tādi forši, pašpietiekami cilvēki. Daudz redzējuši un attiecīgi nāk jau ar savām idejām kaut kādām, ne? Jā, un katrā ziņā man tie pāri vairs nav, viņiem jāskaidro, kāpēc nevar būt alkohola un kolas pudeles uz galvu. Tāpēc, ka tā jau sen neviens nedara, tas nav zolīts skats. Jā. Tāpēc ir viegli un forši strādāt, jo nav jātērē sava enerģija stāstot par lietām, kuras vairs šodien nav vispār aktuāls. Jā, es iemetīšu aci. Nākamais jautājums. Līgavas bieži domā, ka kāzu organizators tas ir mežonīgi dārgi. Tā ir dārga pozīcija uz visu kāzu plānošanu. Kā ir īstenībā? Īstenībā... Tu vari nesaukt kaut kāds konkrēts cipars, varbūt kaut kādu procentos nosaukt kaut kā. Starp citu, man arī Instagramā dāmas rakstīja, kautrējas uzjautāt to manu honorāru, un tad, kad es uzrakstu, viņi saka, jā, mēs bijām domājuši, būs krietni vairāk. Es nevaru komentēt, kādus honorārus prasa citi kāzu rīkotāji, bet ja mēs skatāmies uz to kāzu budžetu, cik ir dienas likme, tur vakara likme vakara vadītājam, cik tur ir, tur ceremonijas mūziķim, ja? Skatoties, ka rīkotāja darbs ir mēnešu, gada, pusotra gada griezumā, tad es teiktu, tā summa ir smieklīga. Ja mēs izdalām uz to periodu. Jā, tāpēc es iedrošinātu pārus, kuri apsver kāzu rīkotāju tādu iesaist savās kāzās, tiem interesējušiem cilvēkiem arī uzrakstīt, jo jūsu prātā varbūt tas tiešām ir kosmos, bet realitātē tā ir ļoti adekvāta samaksa.
pret jūsu iegūto sirdsmieru kāzās, par perfekti noslīpētu kāzu konceptu un tādu pārliecinošu dienas mierīgu sajūtu. Es jau šitās visas lietas zinu. Un īstenībā, ja sadala to summu uz to visu plānošanas periodu, tad kāzu organizators, man liekas, ir krietni lētāks par labiem muziķiem, vai ne? Jā. Turpinam to tēmu par budžetiņu. Kā tu saviem pāriem palīdzi salikt to budžetu, neteiksim pareizi, bet salikt tā, lai nav kaut kādas pārmērīgas pārmaksas? Pirmkārt, ir ļoti svarīgas vismaz pirmās 2 tikšanās ar pāri. Tātad, teiktu tā, 0 tikšanās ir vispār iepazīšanās, vai mēs esam uz viena viļņa, vai ir apusējas simpātijas un uzticēšanās. Ja pāris saka, metamies iekšā šī kāzu ceļošanas ceļojumā un Iluta ir viņu kāzu gids, tad tās pirmās 2 ir tādas vispārīgas, bet tai pašā laikā jau detalizētas sarunas, lai es vairāk saprastu, kādā virzienā mēs ejam, ko mēs darām. Un no tā izrietot, es jau viņiem saku, tāds koncepts varētu maksāt summa X, tāds varētu maksāt Y. Tad viņi arī nosaka, kur ir tie griezti, ko negribētu pārsniegt. Un no tā izejot, es piedāvāju tādas idejas, jo šobrīd arī tie kāzu koncepti ir ļoti atšķirīgi. Ir kļuvušas tādas populāras, vismaz starp maniem klientiem arī saucamās, es viņus patās nodefinēju salona tipa kāzus, kas nozīmē, ka visa diena ir jauniem pārim vedējiem kopā, ir 5 kāzu ceremonija, kurā pievienojas viesi, un tad ir 3-4 tāds afterīts, bet tur arī viss kaut kas foršs notiek, un 9 visi brauc mājās. Protams, tādam formātam izmaksas ir pilnīgi savādāks nekā mums ir garā kāzu balli ar mūziķiem, dīdžejiem, bagātīgi klātiem, dekorētiem galdiem, vakara vadītājs, tur pilnā programma. Es arī skatos kāda ir tā summa, ko viņi negrib pārsniegt, un no tā izejot es piedāvāju formātu un arī pakalpojumu sniedzējs. Vai tu plānojot budžetu saki, kad izmaksas var mainīties? Jo plānošanas periodā es esmu bieži vien novērojis to, kad mainās vēlmes, mainās redzējums vispār par to kāzu dienu. Un tā summa tā pieaug, tur 20, 30, 40%, kā no kuram, jā. Es teiktu tā, manā pieredzē es diezgan detalizētam pieeju un arī es ļoti labi visas tās izmaksas pārzinu. Līdz ar to es jau viņiem saknē informēju. Jo tagad, kad arī, piemēram, rudenī es apzinu nākamā gada honorārus, tur foto, video, vakara vadītājiem, viņi nemaina pēkšņi pavasarī. Tas, kas var nākt pavasarī, neprognozējami ir ēdienu, tāpēc, ka visu laiku komunālie aug, pārtikas produkti, tāpat dekorēšanas sadaļa var nedaudz nākt klāt, jo nav prognozējums tā zieda auga izmaksas, kāds būs pavasarī. Bet, teiksim, tādas pamatpakalpojumu pozīcijas, viņas tā nelēkā tā apsolīja vienu ciparu un pēc pāris mēnešiem mēs pieprasam citu. Tur tādā ziņā jāatzīst, kāzu kolēģi ir diezgan korekti. Vismaz es to tā testēju, lai nebūtu pārsteigumi. Jo tāpat tās kāzas šodien izmaksā pietiekami lielu summu, lai es savu pāri satrauktu, mēnesi, 2 mēnešus pirms kāzām teikdam, ziniet, tur vēl būs mums tādas neparedzētas izmaksas. Profesionāls kāzu rīkotājs nepārsteidz ar neparedzamām izmaksām. Viņš tad paņem un izlīdzina kaut ko jā, tā, jo plus mīnus jau ir saprotams. Es esmu dzirdējuši šādos stāstus, kad tur kaut kas nāk klāt, vai mēs tur piemirsām, tur ķeksīt tādu un tādu ielikt. Jā, tas ir baigi svarīgi. Jā, tāpēc es kāzu rīkotāju savā ziņā saucu par šī kāzu organizēšanas ceļojuma gidu. Un gids nevar vest nepareizos ceļos. Ir jāiet pa noteiktiem izvēlētiem ceļiem, lai tas tavs klients justos komfortabli, lai viņam nav kaut kāda pēkšņa vilšanās sajūtīs pirms kāzām, jo man vajag laimīgu cilvēku viņa kāzu dienā. Tāpēc es par to ļoti rūpēju procesa laikā. Okay. Parājām vaļā kaut ko foršu smuku. Dekorējam galdu. Uzbursim tagad tādu kāzu dienu tavā interpretācijā. Ja tev tagad uz 2024. gadu pašai būtu jāplāno savas kāzas,
kādas viņas būtu? Kas tur būtu, tāds varbūt, ko varbūt cits līgaņas nezinu, uzbur to savu kāzu dienu? Viņas noteikti nebūtu lielas, un es vispār jāatzīst, ka man arī tie kāzu pāri nāk. Pārsvarā man ir tādas 25, 35 cilvēki. Es teiktu, šodien 50, 60 viesi jau skaitās lielas kāzas. Jā, vairs tie 80, 100 tie jau ir pirms pāris gadiem. Man ļoti patīk tas, ko es ļoti saviem pāriem iesaku, kā vispār kāzu dienu veidot ar to saucamo first look, pirmo satikšanos, saredzēšanos, ka tas notiek divvientulībā jau pāris stundas pirms ceremonijas. Jo es vēl joprojām uzskatu, ka tas ir ļoti maģisks un intīms mirklis, uz kuru būtu jānoskatās tieši nevienam. Izņemot foto, video un kāzu rīkotāju, kuri tur kaut ko sargā, lai kāds to neieraug. Es pat rekomendēju šo first look realizēt bez vedējiem, tiešām divvientulībā. Un es teiktu, ka tas ir mans pats mīļākais kāzu dienas mirklis. Un es tur vienmēr, man ir pašai kamols kaklā, jo es tur esmu piedzīvojis tik daudzas emocijas, kā tur apskaujās un nelaiž viens otru vaļā. Un es tiešām iesaku pāriem to savu pirmo saredzēšanos plānot pāris stundas pirms ceremonijas un pilnīgā divvientulībā kādā skaisti izvēlētā vietā, kura arī automātiski kļūst jau par pāra pirmo foto, video vietu. Priekš pirmās foto, video sesijas. Man arī bijusi līdzīga pieredze, ka mēs, kad seka foto, video un pāris četratā, kur bišķiņ nost no visiem viesiem. Un tad tās emocijas, kas tajā brīdī rodās, viņas vēl kaut kādu stundu, man liekas, tagad turpinās. Jo tas, ko es viņiem arī uzdodu jautājumu, vai jūs tiešām gribat, lai jūsu 30, 50, 80 vai 100 viesi noskatās šī jūsu pirmajā saredzēšanās mirklī, kas tiek, piemēram, realizēta ceremonijas laikā? Tāpēc jau tie joki par tiem ģīpstošiem līgavaiņiem, tāpēc, ka tās emocijas ir, viņas ir, un tu stāv viens pie tā altāra, protams, ka viņi ir satraukšies. Un viņiem tāda drošāka un komforta zona ir tiešām divatā, skaistā vietā, jo arī tā diena viņiem ir tāda vieglāka, lidojošāka, jo nav tā sajūta, kāds uz to visu noskatās. Un ja mēs uzreiz tā ielecam iekšā tavās, it kā tavās kāzās banketa daļā, kāds ir tas, tavs mīļākais formāts kāzas svinībām? Tu par vakara daļu jautā? Jā. Tagad mēs, tā kā tikšanās, ceremonija. Jā, vakara daļa. Man, protams, patīk, kad ir paredzēti vairāki pārsteigumi, par ko jaunais pāris nezina. Un tur parasti es pieslēdzu arī vedējus, jo tomēr vedēji lielākoties vislabāk pazīst pāri. Un tad man tur ir pāris idejas, ko es viņiem iesaku, ko mēs kopīgi realizējam, jo uzskatu, ka kāzās ir jābūt gaumīgam humoram un pārsteigumu momentiem, jo tas dara to svētku sajūtu tādu ļoti, ļoti īpašu. Tad es uzskatu, ka vakara gaita ir jāvada profesionālam vakara vadītājam ar modernu piebildi, kurš nerealizē mistiskas balonu, burkānu un visādas dīvainas veco laiku aktivitātes, kurām nav absolūti nekāda jēga. Tad mūsdienas nelasam 2004. gada blogpostus par kāzu. Nekādas tur, es atvainojos, salocītas avīzes. Un balons spridzināšanas. Jā, tas ir palicis pagātnē. Šodien precās moderni cilvēki, kuri principā šodien pret kāzu pakalpojumu sniedzējiem ir ļoti prasīgi kļuvuši, jo viņi vispār dzīvē ir kļuvuši prasīgi, viņi kaut ko sasnieguši, tāpēc arī šī kāzu vakara vadīšana ir ļoti svarīga sastāvdaļa, un ja man kādi pāri saka vai jautā, mums tāds tur runīgs vedētājs, mums nevajag vakara vadītāju. Es esmu tā, kura uzsver, ka vakara vadītājs ir obligāti nepieciešams, jo tās ir profesionāls prasmes, kuras ir slīpētas daudzu gadu garumā. Tā publika ir jāsavalda, viņi kaut kur ir jāvirza, viņus ir jāieinteresē. Bieži vien, kad es dzirdu šis, mums ir runīgs vedētājs,
Un, kad tu redzi, vedēji tēvs tur sargst bālē, un viņš knapi var vispār kaut ko tajā mikrofonā pateikt, nu, tā ir garantija, ka nebūs tāda kopīga forša sajūta, jo tā publika to cilvēkam tā nav ikdiena vienkārši apēdīs. Jo vedēji ir diezgan tuvu cilvēki, un tāpat kā pārējie viesi ir ieradušies atpūsties uz kāzām. Jā, un arī tiešām šeit tā tendence mainās, lai gan mēs viņus saucam pa vedējiem, bieži vien viņi jau pilda kā liecinieku funkciju tīri juridisku papīru parakstīšanai, bet jebkurā gadījumā katram savam kāzu projektam, ko es organizēju, es uzjautāju, vai vedēji vēlas iesaistīties vai galīgi nevēlas. Jo īstenībā ir arī šie liecinieki, kur ļoti labprāt kaut kādu vienu, divas lietas gribētu realizēt, un tad man tur ir tāda sarakstiņš ar tādiem maziem foršiem uzdevumiem, ko es viņiem lieku, ko pēc tam tas kāzu pāris dienas laikā baudīs, bet jā, ar vien vairāk pāri uzsver, mēs negribam savus vedējus noslogot, tāpat kā mēs negribam noslogot savus vecākus. Mēs gribam, lai viņi bauda dienu, tāpēc ir piesaistīts kāzu rīkotājs ar savu komandu, lai to visu smagumu, to stresu un vēl kurš definē, iznest. Vēl joprojām ir daudzas līgavas, kuras ļoti grib pašas plānot savus kāzas, ja? Es tomēr vairāk, kāds filmētājs, es liecos uz kāzām, kurās ir organizators, bet es nekādā gadījumā nepārmetu cilvēkiem, kuriem ļoti gribās pašiem plānot kāzas. Un tas ir normāli, jā, vienmēr cilvēks sadalīsies. Un ko tu ieteiktu šīm līgavām, kuras tā kā metās ar visām 4 iekšā un grib pašas visu izkontrolēt, visu izdarīt, tur līdz 3 naktī tur sakarināt kaut kādas dekorācijas un tā tālāk. Kas būtu 3 līdz 5 ieteikumi no tevis? Jā, agrāk es ļoti daudz pasākums un kāzas dekorēju. Piedāvājam tikai dekorēšanas pakalpojumi. Mēs viņus neorganizējam, tikai dekorējam. Līdz ar to es diezgan daudz redzēju arī, sagurušas līgavas savā kāzu dienā, jo viņas visus tos mēnešus ir organizējuši to pasākumu. Īpaši es teiktu būt ļoti uzmanīgiem ārzemēs dzīvojušiem pāriem un no ārzemēm organizēt savas kāzas, ja, kad tu esi attālināti. Jo tā diena ir ļoti piepildīta, ātri paskrien un nedod Dievs, ka jūs esat uz savu kāzu dienu pilnībā izdeguši, jo paši to visu esat darījuši. Bet ko es varu rekomendēt? Arvien vairāk arī kāzu rīkotāji Latvijā piedāvā tāda veida pakalpojumus tieši līgavām un līgavāņiem, kas paši organizē kāzas, konsultācijas. Kad kāzu rīkotājs arī es tā skaitā dodu konsultāciju konkrēti par jūsu kāzu konceptu, bet jūs paši visu organizējat. Mēs jums palīdzam tā kā nenoklīstē mežā. Ja? Mēs dodam tādus skaidrus norādījumus, bet visu to plānošanas darbu dara tu. Jūs satiekaties, jā, un tu principā iedod viņai tādu tā kā skriptu, jā? Jā, tāds tur stundas, 2 stundu tikšanās un palīdz ieviest skaidrību. Tādi ir pakalpojumi. Tad ir arī dažādi kāzu webināri. Arī es tā skaitā vādu visādas lekcijas, kuras tu vari visu laiku iegādāties, noskatīties, un tev arī jau kļūst skaidrāks. Katrā ziņā izmantot visu pieejamo informāciju, kas būs tāds atbalsts. Plus iesaku deleģēt, nedekorēt savu kāzu vietu pirms kāzu naktī. Vai kāzu organizatoram ir arī palīgi? Vai tu izīrēji kādu no saviem palīgiem uz kāzām, kur līgavas pašas plāno? Neesmu vēl to sākus, bet principā es vienmēr rekomendēju arī tiem, kuriem nav kāzu rīkotājs, ir tāda pozīcija kāza koordinators. Jā. Atkal pāris pats ir kāzas norganizējis, pirms kāzu dienā nodot šim kāzu koordinatoram visus pakalpojumu sniedzēju kontaktus, plānus, tehniskos scenārijus. Lai ir kāzu dienā kāds cilvēks no agrā rīta līdz vēlai naktī, kurš sagaida kāzu kūku, kurš parāda dīdžiem, kur drīkst likt tumbas, kur nē, kādus mēs apgaismojumus slēdzam, ka lilā gaismas mēs, protams, neslēdzam, ja, lai visi būtu laimīgi. Kurš ir šis cilvēks, kurš to visu vaktē? Jo savādāk jūs ar vedējiem esat projām, jo es jau arī dekorējot kāzus piedzīvoju dažas nepareizi saplānotas fīčus, piemēram, ka šāda koordinātora nav. Un es jau ar savu uztrenētu acu pamanu, ka tūlīt ieradīsies viesi, bet bārmenis nav ieradies. Bārmenis izrādās ir aizballējis, bet tur jau neviens no viesiem nezina, kam ir jābūt, kurš tad to koordinē.
vai ka DJs ir sajaucis adresi, aizbrauc uz citu svinību vietu. Tāpēc es no sirds iesaku, ja jums šķiet, ka jūs paši varat savus kāzas uzorganizēt bez rīkotāja, apsveriet vismaz tāda kāzu koordinātora pozīciju savās kāzās. Man liekas, ka pašlaik radās tāda forša ideja. Tu varētu uztaisīt savu YouTube kanālu slēgtu par maksu, kur līgava pieslēdzās viņam uz kaut kādu pusgadu, uz gadu, uz to plānošanas laiku. Paldies! Attiecīgi izmantot. Paldies! Ņemšu vērā, jā. Jā. Nu jā, šis gadsimts ir tāds par to, ka... Bet cilvēki jau, ir cilvēki, kas grib tikties, un ir cilvēki, kuriem patīk sēdēt savā siltā divāniņā ar tēju, kafiju rokās un skatīties. Jā, paldies, Pīdē. Apdomāšu, jā. Jo man tiešām ir svarīgi, lai cilvēki piedzīvo brīnišķīgus, pareizi saplānotus svētkus, un arī paši var tādus mierīgi, forši uzorganizēt, bet ir jābūt šīm te pamatlietām, pamatinformācijai, lai tā diena būtu pareizi un piepildīta, saplānota. Es pēdējā laikā bieži pamanu, ka tu stāsti par to, ka tu rīko apmācības topošajiem kāzu rīkotājiem, arī dekoratoriem, cik es saprotu, jā? Vai tas noderētu? Tu pastāstīsi par šito bišķiņu plašāk, un plus, vai tas noderētu līgavām, kuras pašas grib plānot kāzas? Interesanti. Tātad man šī pirmajā kāzu rīkotāja grupā, kas tagad tieši mēs aktīvi darbojamies, kad es pirmajā tikšanās reizē tām dāmām prasīju, diemžēl neviens kungs nav vēl pieteicies, jā, bet starp citu viens kungs izrāda interesi uz to pavasara grupu. Okay. Es laikam viens zinu, kam es aizsūtīšu šo info. Ja? Varbūt arī viņš ir tas. Būs pirmais, jā. Uztaisīsim prezentiņu. Jā, un tad, kad pirmajā tikšanās reizē es prasīju dāmām to motivāciju, kāpēc viņas ir pieteikušās, ko viņas ikdienā dara. Un tad viena dāma arī teica, ka viņa pat ir līgava. Topošā, jā? Jā, un es viņai teicu, viņai būs ideāli uzorganizētas pašai kāzas. Jā. Principā nav izslēgts, ka viņi ies to pašu ceļu, ko tu, kādreiz. Zini, kā ir, es varu pateikt, ka bildēs tā strādāšana kāzās, protams, izstās ļoti skaisti. Ja? Un visiem šķiet, ka kāzu rīkotājs tik tur sapucējies, tur pozē, un viņam tā dzīve ir tādi mūžīgie svētki. Tikai ar telefonu viņa rokās. Jā, vai rācijas. Pilnīgi fresh, smuhā kleita. Jā, un špīļkās, un tur taču vispār nav ko skriet un ko darīt. Ja? Es teiktu, ka daļa neiztur to ritmu, to slodzi, neiztur to... Zini kā, ja tu kāds taisītu Itālijā, tur tā sezona garāka, bet mums viņa ir tiešām īsa, līdz ar to ir ļoti liels iespējams, ka vasaras vīkendos tu vispār neesi ar bērniem ģimeni mājās, ja? Ne visi tādu tempu iztur. Un, protams, tas arī ir ļoti emocionāli patērējošs darbs, jo tu ieeji svešās ģimenēs, tu viņiem taisi ļoti īpašs svētkus. Tā nav ikgadējā dzimšanas diena, kur tu vari nākamgad pieļauju kļūdu, izlabošu, uztaisīšu jums nākamo ballīti. Kāzas ir tomēr ļoti tāds personisks notikums, tāpēc ir jābūt ļoti emocionāli stabilam, jāmāk tur tas stress viss tā novirzīt un jābūt arī ļoti labam sadarbībā ar tiem visiem pārējiem, jo kāzu rīkotājs jau viens neveicis kāzu. Tur ir tik daudz pakalpojumu sniedzēju iesaistīt. Labs kāzu rīkotājs savā ziņā ir tāds psihologs arī. Jā, noteikti. Tāpēc... Jo es esmu redzējis kāzās, ka tur kaut kas aiziet greizi, tur tortu nav atvesta vai kas. Pirmkārt, es jau smejoties, saku, kāzu rīkotājs pārstāv ļoti daudz profesijas. Jā. Advokāts, dizaineris, dekorators, psihologs, stila speciālists, degustātors, bārs servis, viesmīlība. Tur ir veselā... Jūs tikko dzirdējāt, ko visu var saņemt pie Ilūtas atnākot Jā, paldies! Jā, ir daudz ko, bet es arī šīm kāzu rīkotājiem jaunajiem, kas tagad mācās aktīvi, es saku, pat ja jūs nestrādāsiet kāzās, tad, kad jūs būsiet attīstījuši visas šīs prasmes, viņas noteikti dzīvē noderēs. Radošā domāšana, inovatīva domāšana, labas komunikācijas prasmes, labas savas idejas, vīziju tālāk nodošana.
šīs visas prasmes, jebkurā sfērā pēc tam ar viņām palīdzēt, ja pat viņas saprot, ka viņas nebūs kāzu rīkotājs, jo tās ir tādas ļoti, un starp citu, pētījumu un gudri cilvēki šobrīd apliecina, ka prasme numur 1 tuvākajos gados būs tieši radošā domāšana. Bet nevis tikai tādā šaurā mākslinieckā nozīmē, bet tādā elastībā, plaši domāt, izkāpt ārpus komforta zonas, izkāpt ārpus rāmjiem, tāda elastība. Tāpēc ar cilvēkam piemīt radoša domāšana, pirmkārt, viņi rada visādus tur biznesa projektus, viņi visur ierauga iespējas, viņi to iespēju prot paņemt aiz spārna, piemēram, un realizēt. Tāpēc, jā, tā ir tāda ļoti efektīva un ļoti tāda vērtīga prasme. Tā radošā domāšana mums ar tevi piemīt, vēl daudziem, teiksim, organizatoriem, fotogrāfiem piemīt, bet nevienmēr pāri ir gatavi izkāpt tik daudz ārā no tās komforta zonas. Es arī esmu piedāvājis tur kaut kādu ceremoniju, kaut kādā autostāvvietā, tur saslēdzam 7, 8 mašīnām, tur luktūras, kaut ko tādu pilnīgi crazy, jā. Vai arī kāzas pilnīgi kaut kādā pļavā zem kaut kādu vienu koku, jā. Un vēl cilvēki nav tik droši, jā. Zin kā ir, es teiktu 50-50, 50/50. Tāpēc es saku, katrs pāris atrod sava stila pakalpojumu sniedzējus, ja? Jo ir arī klasiskā kāzu rīkotāji, ir drosmīgāki, ir, kuram patīk liels šiks, ja? Un katrs pāris nokļūst pie tā, kas saskan tās vērtības un gaumes. Droši vien, ka viņi arī pasako tavos sociālos tīklos līdzi, paskatās, ko tu jā, un man viņi, es arī diezgan esmu tā precīzi definējis to savu kāzu rokrakstu. Viņš ir tāds elegants, estētiski noslīpēts, ar pārdomātu kāzu dienas plānu un ar akcentu uz jauno pāri. Un pie tā es arī pieturos, mainās tur krāsas vai tur akcenti, vietas, lokācijas, bet lielās līnijās šis ir tas, par ko es tur rūpi, veidojot kāzas, lai tas tam atbilst. Bišķiņ atgriežoties atpakaļ uz tiem rīkotāju kursiem, kas ir tās 2-3 lietas, ko visvairāk līgaviņas, nevis līgaviņas, bet meitenes, kuras atnāk mācīties, ko viņas novērtē? Kas ir tas viņu, ka tu uzreiz redzi, ka deg acis? Viņām tiešām deg acis, un es viņus arī visām viņām pasakos. Viņas man visu laiku pasakās. Viņas pasakās, ka es esmu atklāta, ka es ļauju ieskatīties un nokļūt kāzu nozarē, tā attālināt mācību procesā, ka es viņus iedrošinu, un mēs arī ne tikai kā lekcijas lasu, mums arī ir radošas meistarklases, kur mēs izspēlējam kāzu plānus, tur tās lokācijas, norises, lai viņas sajustu to kāzu garšu, jo es nevaru iedomāties, kā var par kāzu rīkotāju kļūt, sēžot tikai Zoomā. Ir jānokļūst tās reālās vietās, jo arī jāattīst ir šis radošums, šī radošā domāšana, jo šobrīd mums ir jāpiedāvā dažāda formāta kāzu koncepti. Tu nevari tā kā pirms 20 gadiem vienu to štancēt visu laiku. Ja? Ir mainījušies daudz apstākļi, ir dažādi budžeti, ir dažādi pāri, tāpēc tev ir jāprot piedāvāt tāds formāts, tāds. Un, jā, viņas priecājas, ka es viņas vēdu uz reālām kāzu svinību vietām. Es gribēju jautāt, vai labākais tiek līdz ar tevi uz kāzām? Un, starp citu, jā, es esmu arī pasolījusi, ka man asistentu komanda vienmēr ir aktuāla, un man tad jau būs vieglāk uz kāzām ņemt līdzi šos cilvēkus, kas ir izgājuši šīs apmācības, jo man kāzu dienā nav laika vēl apmācīt sev asistentus. Man viņus jau vajag no rīta gatavus. Jo, starp citu, jā, es regulāri saņemu vēstules no interesantiem. Ilta, vai var pie tevis praktizēties, vai Ilta var pie tevis strādāt. Tad es arī saku, izejiet man šīs apmācības, un es jums došu iespēju, tāpēc, ka es tur dodu tik lielu informācijas apjomu, ko nevar 2-3 stundu laikā nodot, tāpēc īstenībā šīs apmācības arī savtīgu nolūku dēļ, ja, ka es izaudzināšu sev potenciālo asistentu komandu. Ja? Tā kā tas ir
Un viņas savukārt ir ļoti pateicīgas nokļūt pēc tam reālos kāzu projektos un redzēt, kā tā ilūta tiešām strādā, kā tās kāzas top. Līdzīgi bija kādreiz sen atpakaļ, kad es gribēju pastrādāt kopā ar tādiem famous, jeb krutiem fotogrāfiem. Tur zvanīja, rakstīja, tur prasīja, ka tur varbūt kaut ko kopā. Jā. Un finišējot, bet ejot jau uz fināliņu, vai tev ir kaut kāds īpašs stāsts, jeb īpaši mīļas kāzas? Pastāst no tavas pieredzes. Zini, kā ir... Man pašam ir dažas tādas supermīļās, ko es gadiem ilgi atceros, jā, kā aizvakar bijām. Zini, kā ir, tā kā es neņemu kāzu konvejeru, līdz ar to es varu teikt, ka man katras kāzas ļoti īpašas un mīļas, tāpēc, ka es izveidoju tādas foršas attiecības to pāri. Es sekoju līdz, kā viņiem pēc tam tur dzīvē sokas, kā tur saņemu ziņu, ka bebis ir jau piedzimis un ir turpinājums. Vai kāda epizodīta no kāzām? Kas tev nāk prātā? Tās ir vairākas. Tāds īpaši aizkustinājums arī bija, kad viena līgava pārsteidza līgavaini ar vijolu spēli. Un tas bija, ka mēs tur izveidojam skaistu vietu, viņi tur trenējās, atjaunot savas vijolu prasmes. Un viņi iemācījās speciālu gabalu, un tas vēl uz tādām, viņi uzkāpa augšā kā tāds eņģelis, spēlēja viņam no augšas, un viņš to vispār nezināja. Un tad, kad es tur malā visu sargāju, atkal tur tie citi neredz to, man asaras bija kā pupas, jo tu redzēji tā līgavaņa aizkustinājumu, tu redzēji, ar kādu rūpību tā līgava spēlē un atdod visu sirdi un dvēseli. Un mēs bijām tik skaisti vietu izdekorējuši, kur tas notika. Un viņš domāja, ka viņi iet tur fotografēties. Un tajā mirklī es sapratu, cik es daru skaistu darbu, ka es varu būt klāt tik īpašos mirkļos. Un tāpēc es mīlu vēl joprojām tās kāzas, jo arī tie iepazīšanās stāsti, kas ir dzirdēti, cik dažādi var būt mīlestības stāsti. Un es arī gribu īstenībā iedrošināt tie pāri vai līgava vai līgavains, ja viņi, teiksim, veido otro laulību vai varbūt kāds trešo. Citreiz es jūtu viņos tādu tā kā kautrīgumu, tā kā man jau tās būs otrās kāzas, bet es gribu iedrošināt, un es redzu, ka bieži viņi pat vēl ar lielāku tādu atbildību tam pieiet, jo viņi vairs negrib otrais kļūdīties. Un tur ir arī tādas kāzas uzreiz bišķīt ar citiem akcentiem. Tur varbūt nav tik svarīga tā lielā balle, tur tiešām ir viens uz otru tendēti un ar tādu milzīgu cieņu. Tāpēc, jā, tā dzīvē gadās. Un es priecājos, ka cilvēki turpina ticēt mīlestībai un nebaidās savas sirdis atvērt otrai iespējai. Tāpēc. Un svin arī, jā, varbūt mazākas tās kāzas, bet starp citu arī ļoti populāri. Pie pirmās laulības ir arī 4 cilvēku koncepti. Tie, starp citu, man ir ļoti mīļi. Jo tur tā visa diena ir tāda viena gara foto-video sesija. Un tur var pievērst uzmanību ļoti daudz detaļām, norisēm, jo ir tikai reāli 4 cilvēki. Un tādas man ir bijuši vairāk kārt. Tādiem akcentiņiem pa vidu, jā? Tur viss ir tāds smalks, jā, tur ir... Kad jahtiņi, jā. Jā, un tagad es arī esmu pieķērusies tieši jaunām 4 cilvēku kāzām, kas būs nākamā gada pavasarī. Un arī to dienu mēs būvējam. Un it kā man bieži prasa, bet vai tad 4 cilvēku kāzām vai kāzu rīkotāju? Jā, vajag. Ja viņi grib to savu dienu izbaudīt, un ja viņiem vajag šo ceļa pavadoni, kurš vispār parāda, kā 4 cilvēkiem apprecēties, kā to dienu veidot, tad tas, es teikšu tā, tas priekš manis ir reāls deserts. Un es baigi arī tādas kāzu konceptus baudu. Super. Ar šito arī nobeidzam. Paldies šai vietai, kur mēs sēžam, restorāns Laivas, un turpinam soļot gar jūru. Jā, un jaunas idejas. Jā, ģenerēsim daudz foršas jaunas idejas. Šis ir tāds periods, kad daudz līgavas tagad plāno. Es nesen skatījos arī Google statistiku, jā, ka tur līdz kaut kādam tur decembra vidu un pat beigām, jā, līgavas tur aktīvi plāno un meklē visu kaut ko. Tūlīt būs, es jau tos viļņus jau gada griezumā esmu atpazinusi, tātad Ziemassvētku jaunā gada bildinājumu.
Tad janvāra tas lēciens sākuma, jo pirmkārt jauns gads sācies, mums gan jāķerās tām kāzām klāt, plus vēl šie tie jaunie bildiņājumi. Un tad otrs tāds lielais vilnis ir pēc Valentīna dienas. Ne? Tā kā ar šito foršo noskaņu finalizējam. Lieliski saruna. Paldies, ka Paldies tev, ka uzaicināji. Arī, lai jums izdodas ar foršiem kāzu projektiem. Tiekamies Baltika Wedding YouTubiņā, podkāstos, īlotas, sociālajos tīklos. Tā kā droši piesekojiet un plānojam kāzas kopā. Čau! Atā! Šitas arī jāieliek, jā?